Čau! Šodienas tēma – biezups. Tātad dārzeņi. Kāpēc mēs vispār izvēlamies ēst savā ikdienas uzturā dārzeņus un mums rekomendē tos iekļaut un pie tam krāsainus? Tādēļ, ka dārzeņi satur daudz uzturvielas, vitamīnus, fitoelementus, bet jāsaprot, tikko tie tiek pakļauti termiskai apstrādei, īpaši vārīšanai, tā ļoti daudz antioksidanti un fitoelementi pazūd. Mēs taču zinām, ka vāroties tie zaudē arī savu krāsu un vairs tas vārītais ēdiens nav tik košs un krāsains. Tātad biezups. No kā tad parasti tradicionāli mēs gatavojam biezups? Protams, ķirbis ir tradicionālais biezupu produkts, tad vēl arī kartupeļi. Taču mums jāsaprot, kā vāroties šajos dārziņos ļoti aktivizējās cukurs. Līdz ar to mūsu organismā ceļas glikozes līmenis, rodas cukuru svārstības. Ko tas dara? Ja mēs vēlamies samazināt savu tauku procentu organismā, tad tas nozīmē, kas tad ir tradicionālie biezupu dārzeņi. Un, protams, ķirbis, tad vēl kartupeļi, un tad vēl dažādi citi dārzeņi. Kas notiek, kad mēs šos dārzeņus vāram? Īpaši ķirbī, kartupelī, vāroties, atbrīvojas cukuri, kas ir šajos produktos. Un tad, kad mēs viņus apēdam kā biezupā vai biezenī, tad mums ceļas glikēmiskā slodze, cukurs ceļas asinīs un, ja gribam samazināt tauku procentu organismā, tad tas noteikti nebūs tas, kas palīdzēs. Taisni pretēji var veicināt vēl tauku krāšanos organismā. Tādēļ ķirbīti noteikti vajag ēst, bet tam ir jāizdomā kādi citi veidi, citas receptes, seko līdzi. Mums ir ļoti daudz dažādu ēdienu ar ķirbi, kur ķirbs būs veselīgs un neradīs šīs te blakus efektus. Tādēļ, mēs biezupā neizmantosim ne kartupeli, ne ķirbi. Bet, protams, arī citajos dārziņos ir cukuri un vāroties, un ja tos vēl sablenderē kā biezupā, tad šie cukuri atbrīvojas un daudz straujāk strādā mūsu organismā. Kas kavē cukuru celšanos? Proteīni, tauki un šķiedrvielas. Šķiedrvielas mēs jau būsim izvārījuši un tās daļēji jau būs zaudējuši savu aktivitāti. Tātad mēs izvēlamies taukus likt klāt. Noteikti var izmantot eļļu, apcepot dārzeņus, var izmantot dažādus piena produktus, piemēram, sieru, kur būs gan tauki, gan proteīni, vai varbūt arī saldo krējumu var nedaudz pielikt klāt. Nevajag no tā baidīties, jo tauks mūsu organisms izmanto enerģiju, ja mēs esam aktīvi, un tie neveidos taukus mūsu organismā. Un, protams, proteīni, ja tu izvēlies vegāno versiju, tad noteikti var izmantot tofu, kas saturēs daudz olbaltumvielas, bet biezupās mēs bieži liekam arī dažādus pākšaugus, lēcas un turku zirņus, bet atceries, ka šeit ir arī ļoti daudz ogļhidrātu un cieti. Uz 100 gramiem, piemēram, lēcas satur 63 gramus ogļhidrātus un 26 gramus olbaltumvielas. Kas olbaltumvielas ir daudz, taču ogļhidrāti ir vairāk. Līdz ar to šis neglābs situāciju ar taukiem mūsu organismā. Tādēļ izmantojam bagātākus produktus ar olbaltumvielām un arī izmantojam taukus. Tad lai top!